Sveiki! Zaķa putniņš ir izžuvis, stingrs. Es teiktu, ir smagāks nekā ladolmāls. Šodien mēs tonēsim. Tonēšu es ar akvareļa krāsām, iespējams kaut kādus sārtumiņus pielikšu ar eļas pasteļplītiņiem. Izmantot visvienkāršākās arī tādas te ļoti jau senas ir akvareles, kas ir nopērkams parastās grāmatnīcās. Un ņemsim un tonēsim. Ko es darīšu? Protams, ūdens. Tonēšu es tumšu viņu pirmajā kārtā, lai tumšais tonis ieiet visās rieviņās. Brūnajam piešausim nedaudz klāt sarkanīgu. Viņš būtu tāds interesantāks. Un tad es vienkārši ņemu rokā un tonēju. Pēc tam jums būs vajadzīgs arī mitrās salvetītes, vai nu šīs te bērnu salvetītes, visās nāsīs, pareizāk abās nāsīs trāpam, lai te mazgātu nost nevajadzīgo lieko krāsu. Tonēšanai varat izmantot arī gošu. Es neesmu ar gošu tonējis, bet pērkot šo te mālu grāmatnīcā, es izlasīju uz mālu paciņas, ka var tonēt ar gošu krāsām vai ar akrilu. Akrils ir tāds biezāks. Man patīk ar arī akrilu šķaidot, protams, var uztaisīt dažādus efektus. Man patīk, ka akvarelītis ir tāds vieglāks, maigāks. Tālūk, viņš ir šāds te notonēts, kur gribās vēl var paņemt, piemēram, mutei iekšpusē un nāsīm vēl tumšāku, var šeit vēl tumšāku. Un tā. Tagad es pagaidīšu, lai viņš nožūst, un tad ar salvetīti, mitro salvetīti, lieko tīrīšu nost. Zaķis ir nožuvis vai apžuvis seju, un var visu lieko tīrīt nost. Zobiņus un acis es pēc tam iezīmēšu ar akrilu. Tīram ar mitro salvetīti, viņai nav jābūt slapjai, jūs varat paņemt parasto papīra dvieli arī vai tolets papīrīt, bet viegli samitrinot un tīram šo te lieko visu nost. Šis te māls, ko izmantojām, man patīk, kad viņš ir nožuvis. Vai tas ir nožuvis? Viņš kļuva tā kā tāds ziloņa kaula krāsas zobs, izlūza. To pielīmēsim, jums ar tā var gadīties, tagad jūs redzat fušierus, kas var gadīties. Pielīmēsim viņu labāk ar PVA līmi, izdarīsim to uzreiz. Labi, ka šāda kļūda gadījās, tad jūs arī varat redzēt, te ir PVA līme, mani pārliet burciņā, gluži kā zobārsts izvelkam zobiņu laukā, iemērcējam PVA līmē, un tur jau ir bedrīte palikusi, un ielīmējam viņu iekšā nedaudz vēl piespiežot. Un šo te lieko, kas palika, līmi pār, gan notīram. Ieradums smērēt pret roku. Lūk, zobiņš pielips un viss būs kārtībā. Jo šis te žobs viņam ir nedaudz uz āru, tas arī dēv to spiedienu. Redzat, kā viņš tanīs tieši tur, kur jābūt ēnas vietiņām, dziļumā parasti ir ēna, mute ir ēna, zobiņiem tāpat ir ēna, zem lūpas ir ēna, viss acs dobumos ir ēna, deguns mums iet virspusē.
tam ir ēnas tik gar sāniem, tad rieviņās ir visur iekšā tumšumi ēnas, kas dod to dzīvīguma efektu, telpiskuma efektu. Jūs lellīte atdzīvojās, tāpat kā jūs esat dzīvi, tā lellīte atdzīvojās. Tāds viņš izstās. Man patīk skaisti. Ko man gribās vēl, lai viņš bišķi nožūst, bet man gribās vēl nedaudz, to varēju darīt uzreiz, es izdarīšu tagad, nedaudz ielikt sarkanumiņus vai tādus oranžīgumiņus vaigos pie actiņām. Jūs varējāt to darīt arī uzreiz, es izdarīšu tagad un ļaušu vēlreiz viņam nožūt vaigu bedrītēs. Var ielikt sarkanumiņus, lūpiņas. To var pēc tam arī ar pasteļu krītiņiem viss izdarīt. Ļaušu viņu nožūt vēlreiz. Tad atkal ar mitro sāletīti nedaudz patīrīšu. Tātad šāds te izstās, te vēl pie actiņas pažos. Nedaudz te notīram to sārtumu arī nost, lai viņš paliek tikai manāms. Nolēmu tomēr šo zaķīti papildināt nevis ar eļļas pasteļu krāsiņiem, krītiņiem, bet ar sausajiem pasteļiem. Tā būs ātrāk, jo taisot ar eļļas pasteļu krītiņiem man patīk sākumā zaķīti ievaskot ar vasku, mēbeļu vasks, viņš foršs smaržīgs, un tad ielikt tos eļļas pasteļu krītiņus, ierīvēt, fēni izveidot, taču tad ir jāžūs zaķukam vēl veselu diennakti. Tātad pažūst. Sausie pasteļu krītiņi, jūs vienkārši ar nazīti nokasāt. Es ņēmu šādu te gaišu, oranžīgo un sārto. Tie man šķiet mīļākie. Un ko mēs daram? Var ņemt ar rotiņu, nedaudz ietonēt. Man patīk to darīt ar pirkstu. Uzacītīs, degunā mēs ierīvējam šo te gaišo pastelīti zodiņā. Vēl man ļoti patīk ar akvarelīti špricēt virsū vasaras raibumiņus. Viņi sanāk tādi neregulāri fēni. Iztaisīsim tam zaķukam arī actiņus un zobus tos pašās beigās. Tā mēs jau viņš redz tāds sārtojās, smūks. Viņš manā gaismā, neņemat ļaunā par tādu, kādu gaisma ir. Taisam oranžīgums bišķiņ, un viņš jau atdzīvojās, viņš sāk iztīties glūži kā lieldienu zaķis. Degunteli var uztaisīt spilgtāku, lai jau viņam tiek. Te arī kaut kur uzacītis. Tā. Nu, rekāds ierīvēt, var itīgi kā pastelīts smuki ierīvējās, bet viņš būs jānofiksē ar laku. Es parādīšu, kādu laku es izmantoju šobrīd. Tā ir nopērkama, jāmeklē ir Googlē. Nopirkt viņu var internetu veiklā, citur neesmu redzējusi. Bet agrākos senos laikos, kad es vēl taisīju grāmatas un nebija viss šādi pieejami labi materiāli, mēs izmantojām fiksācijai parastu matu laku. Un tā kā, ja jūs to lellīti taisties dot sev, vienkārši nopūtīsiet ar matu laku. Tā. Sārtumi jāuzliek šeit nedaudz, ierīvējam, un te nedaudz. Un deguntelis. Jo kāpēc jānofiksē? Citādi norīvēsies viss tas smukums nost no pasteļu krītiņiem.
Tad vēl lūpiņu, oranžīgu, sarkanīgu, skaistu lūpiņu, lai viņam ir, lai baltie zobiņi smuki izceļās. Tā, un tad man gribās vēl tumšāku uztaisīt tonējumu acu dobumos. Tāpēc es atkal sakasu tumšo krītiņu. Un šeit nedaudz acu dobumos, lai tās actiņas tā kā nāk uz āru. Var arī te apakšā. Var šeit mutei uztaisīt. Un zem lūpas parasti mums arī tāda tumša ēna. Un arī šī te šķirbiņa starp zobiem. Ar actiņām un zobiņiem ir tā, ka es esmu taisījusi dažādi. Es esmu taisījusi viņas ar akrilu pirms lakošanas, bet esmu taisījusi arī pēc lakošanas. Un akrils labi turās. Akrilu jūs varat arī grāmatnīcā nopirkt pašu vienkāršāko, jums nevajag kaut kādu māksliniecisko speciālo. Ja gribās, protams, varat arī to. Man patīk, protams, degunam ar uzliekam ēnu, lai viņš sāk nākt uz āru. Lūk, tāds mums tas purnīčs ir. Nu, smuki. Deguns bišķi pa sarkanu liekās, norīvējam. Redzat, ka jūs ar roku norīvējat, rokas paliek šādas te. Un tas norīvējās nost. Bišķi vaigiem uzliekam te vēl, lai viņš ir tāds sārtvaids zaķis. Tā. Tātad šādi. Ņemšu balto akrilu. Actiņām, lai jūs viņam tur nenotašķītu, noslaukiet rokas. Un skatīsimies actiņas. Paskatīsimies. Iespējams, ka tā kā man ir zilgans audums, tad es actiņas uztaisīšu zilas. Tātad balts akrils. Jā, ne šāds te. Titāna balts akrils. Es viņu uzspiežu uz lapiņas. Pavisam nedaudz mums vajadzēs. Paskatīsim. Tādu varbūt. Šis te ultramarīna zilais. Es skatīšos actiņas. Ja nepatiks tas tonis, jūs varat akrilam pārkrāsot pa virsu pēc tam, kad viņš nožūst. Ja izspiežāt par daudz, var uztaisīt pēc tam kādu mazu smuku kartiņu. Tātad man ir tāda otiņa, smalka. Ņemsim ūdeni. Nedaudz ūdeni. Daudz nevajag. Un uztaisīsim tādu skaistu zilu, debes zilu krāsu. Es darīšu tā, ka man tas zaķis skatīsies nevis gluži virsū, bet nevis taisni uz mani, bet tā kā uz augšu. Manīgi ar otiņu. Acs zīlītes, protams, var zīmēt arī skaisti. Perfekti apaļas. Ja tā gribas. Tad šeit te būs nedaudz ēna, un tad tāpēc es iekāšu tur nedaudz tumši zilāku, un šādi te retušēšu. Lūk, jau viņam ir actiņa. Un otru, viņam aiziet acu zīlīt, tā kā nedaudz, ja mēs tā skatāmies, tad pa kreisi. Un šeit te otru, šī te būs nedaudz tuvāk degunam, jo viņš skatās man uz to pusi. Es lieku, var drosmīgi, man ir garotiņa, viņa ir domāta manikīram, ar viņu ir ērti vēl vilkts tādas smalkas līnijas, bet šeit es taisu tā ļoti uzmanīgi. Tā. Un apkārt
Es uztaisīšu vēl tādas līnijas. Vārds sakot, daudz nerunāšu, skatāties un darat. Jums tikpat labi var būt actiņas zaļas, brūnas, jebkādas, kādas jums patīk. Tagad ieliksim acu zīlītes. Tās es likšu ar melnu krāsu. Acu zīlītes man patīk taisīt lielas, jo tad viņš ir tāds mīlīgāks. Un tās es likšu šeit. Tagad mēs uztaisīsim baltumiņus zobiem. Šādi te ar balto akrilu. Un ar vienu citu otiņu. Tādu spurainu var to retušēt. Viņš izstās šādi. Un vēl mums ir jāizdara tā, ka mēs no gaismas parasti mums acīs iespīda gaismiņas, atspīdumiņi. Un tad, kad tos ieliek actiņās, tad uzreiz lelīte vai tēls gleznās vai lelles atdzīvojās. Var arī šeit nedaudz baltumiņus uz acāboliem. Un tāpat var bišķi vairāk krāsu uzlikt spīdumu zobiņu. Zobs jums arī ir no kaula. Un tur arī ir tie atspīdumi. Tā lūk, tāds viņš izskatās. Tas mūsu zaķuks. Tad gaidām, ka nožūs. Laku sapratā turam apmēram 20 cm 30. Augšā jūs varat atrast sev labāko spricējumu vietu, kur jūs to nospricēt, un visu kārtīgi zaķa sēņu apšpricējam ar laku. Un ļaujam nožūt, es atstāju parasti līdz nākošajai dienai, un tad tikai turpinu tālāk. Zaķa ķermenītis. Zaķa sēņa. Es izdomāju, ka manam zaķītim būs vēl tāds kā ziedu vainagdziņš, tāpēc man bija šādi ziediņi. Es viņus savīju savā starpā. Šeit piešuvu, šūmu var šūt pilnīgi mierīgi, tādu nekārtīgi, to neredzēs. Un tagad mums jāpielīmē zaķu sēņu, un pēc tam es vēl arī piešūšu. Ņemam līmi. Universālā līme. Pielieku, un es ritīgi vēl no otras puses kārtīgi iespiežu iekšā audumu. Un šādi te vajag paturēt labu laiciņu. Vajag mums, lai tas audums pielīp. Kamēr viņš līp, parādīšu ļipu. Ļipu es uztaisīju parasta sataisīju bumbuli. Šāda te ļipa. Bumbulis nerādīšu, kā taisīt, jo internets ir pilns ar variantiem, kā to izdarīt viegli un ātri. Lūk, tāda ir ļipa zaķim. Varat taisīt tie, kas filcē un ir vilna, var safilcēt ļipiņu, pielīmēt, piešūt. Var izdomāt no tāda paša audekla uztaisīt ļipiņu, var piešūt dekoratīvu podziņu. Šeit ir tikai jūsu iztēle vajadzīga, un tādu jūs varat iztaisīt. Man liekas, par cik man šeit bija melns audums, un zaķis pats jau ir ļoti krāsains, tad likt viņam vēl krāsainu ļipu, tas būtu pa daudz, tāpēc es viņu uztaisīju melnu, un tāda tā ļipa ir. Kamēr es vēl turu, lai pielīmējās, es parādīšu arī tur, kur ķepiņām mēs ielikām iekšā blietējumu materiālu tikai pašos galiņos, lai viņš neaizšļūts gluži tālu. Jūs varat nošūt, es nešū, es uzvēru lentītē šādas te koka pērlītes abām ķepiņām un apsēju apkārt. Tātad, ko mēs esam paveikuši? Mēs esam uztaisījuši zaķi, foršu zaķi. Dekorācijai jūs tiešām varat paši vēl izdomāt un pieslēgties, kā jums grib taisīt krelles, likt brilles uz deguna. Ir ļoti daudz plašu iespēju.
Es ceru, ka jums šī te meistarklase patika. Es būšu ļoti pateicīga, kad jūs varēsiet šo te ziņu par meistarklasi nošērot draugiem paziņām. Domāju, ka pirmo mēnesi būs pieejama šī te meistarklase, būs bez maksas. YouTube kanālā vai iespējams arī Instagramā. Pēc tam es visdrīzākais noņemšu bezmaksas pieeju nost un ielikšu meistarklases par ziedojumu maksu. Jo mākslai ir jāattīstās, lellēm ir jāvairojās, un tas dos man arī iespēju radīt kādas jaunas meistarklases, pašas izdomātas, nenošpikotas, bet pašas izdomātas un tādas, kas jūs priecēs, ko jūs varat taisīt savam priekam, ko jūs varat taisīt kopā ar bērniem, draugu pulkā, ko jūs varat pieslēgt savu fantāziju un redzēt, ka patiesībā tas nav tik sarežģīti, kā šķiet. Lai gan šim zaķim tagad es varu konkrēti pateikt, ka ir aizgājušas 3 dienas, 3 dienas kopā ar ķermeņa veidošanu, lipināšanu, žāvēšanu, un plus vēl būs, protams, aizkadrs dekorēšana, man būs vēl aizkadrs šī te video montāža un apstrāde. Ņemat par labu, kā nu ir sanācis, ar vislabākiem nodomiem tieši priekš jumsīm. Atā!